būs mazāk emocionāli kā Didzim. Tas arī nav mans uzdevums. Centīšos strādāt racionāli, lietišķi. Ļoti ceru uz jūsu atbalstu, ja arī kādas neveiksmes vai kļūdas gadīsies. Es domāju, ka kā līdzīgi, kā mēs strādājām mūsu sanāksmes kopsapulces sagatavošanas laikā, tikpat konstruktīvi, tikpat lietišķi, tikpat droši strādāsim arī šodien un izpildīsim dotos uzdevumus. Gribētu jūs iepazīstināt vispirms ar to, nevis kas mēs esam atnākuši, bet cik mēs esam atnākuši. Un gribētu dot vārdu Gunteram Senkāram, kurš visus mūs ļoti rūpīgi saskaitīs. Varbūt no zāles pasakiet. Tad 264 cilvēki ir vismaz, es ceru, pārdomās par to, ka mēs varētu izpildīt šodien nospraustos uzdevumus. Labi, mums ir pamats iet cauri darba kārtībai, un es piedāvāju sekojošu darba kārtību. Līdz pulkstens 12. mums varētu būt pirmā daļa. Pirmajā daļā mēs iniciatīvas grupas vārdā iepazīstināsim jūs ar mūsu pārdomām par politiku, par šīs politikas programmatiskiem nostādījumiem. Mums ir sagatavotas vairākas uzstāšanās. Uzstāšanās ilgums būs no 10 līdz 15 minūtēm. Es saprotu, ka ko teikt ir daudziem, un daudz gribēs varbūt izteikties vairāk. Es būšu, kā teikt, diezgan neemocionāls un ar tādu nelielu zvanu palīdzību norādīšu, ka laiks beidzās, jo, diemžēl, šajā teātrī vai pa laimi notiek arī citi pasākumi, un mūsu laiks ir ierobežots. Tad 12. ir paredzēts balsojums visbūtiskākajā jautājumā. Pēc tam stundas pārtraukums, kafijas pauze un juridiskas formalitātes, un no pulkstenes 1 līdz 2 mūsu kopsapulces konstruktīvā daļa, diskusijas par statūtiem, valdes vēlēšanas, programmas apstiprināšanu un visu tas, ko prasa likums. Vai ir principiāli iebildumi pret šādu darba kārtību? Paldies, nav. Tad uzskatām darba kārtību par apstiprinātu. Vai ir vēl kādi lūgumi, papildinājumi, kaut kas nav ņemts vērā? Pagaidām nav. Darba gaitā noteikti var griezties un izteikt lūgumus, papildinājumus, iebildes. Tā, labi, sāksim darbu un aicinu Jačeslavu Dombrovski par, varētu teikt, arī mūsu skatījumu uz sabiedrībā aktuālām problēmām ekonomikas laukā. Paldies visiem par šī iespēju piedalīties šī notikuma, par iespēju jūs uzrunāt. Tad es saprotu, ka visu uzmanību ir tā fiksēta uz šī pašreizēja krīze, bet es nerunāšu par šī krīze. Tad šī krīze, ticiet man, beigsies, tāds, cik atļi tas beigsies, tas būs atkarīgs no šīs pašreizējas valdības. Tad es gribu jūs, teiksim, pārdomāt par to, kas notiks pēc tam, kad šī krīze beigsies. Tas ir, kāda valsti mēs dzīvosim pēc tam. Tad mums taču jāsaprot, ka mēs joprojām dzīvosim valsti, kura būs vēl joprojām paliks par nabagāku valsts Eiropas Savienība. Arī ir skaidrs, ka pēdējo gadu cilvēki bieži runāja par to, ka mēs sasniegsim šis Eiropas Savienības līmeni, kad uz 10-15 gadus, es domāju, ka tas ir pilnīgs murgs, tas tagad visam ir saprotams. To nevar panākt vienkārši aizņemoties ļoti daudz naudas. Un vēl to, ka mēs mūsu bērniem atstāsim principā šī milzīgu parādu, varbūt pat par 7,5 miljardiem eiro lielāko, nekā esam saņemuši no saviem, teiksim, no saviem teviem. Tātad, ko mēs darīsim par to? Tad cilvēki bieži runā par tādam lietām, kā pievienot vērtību, par produktivitātes paaugstināšanu un tālāk. Ko tas nozīmē? Tad es nestāstīšu jums par kādu formulu, mēs mēģināšu to ilustrēt. Tā nav kāda kļūda, šis laiks. Tas, pēc kāda mēneša, atgriežoties no Brīseles, no vienas likšanas, es biju viena lidmašana ar vienu cilvēku, Vincentu Klausu. Es tā, protams, ka saņem pēc sarunas, un tu dari, un viņš saka, vēl, es strādāju tādā uzņēmumu, kuru sauc Jāga, un mēs pārdodam radiatorus. Varbūt radiators nav kaut kas tāds, ko visi domā, ka tas ir tāds
augstas pievienotās vērtības piemērs. Ja. Es saku, ok, radiātori, ja, un par cik daudz, nekad neesmu dzirdējis, un cik daudz māks jūsu radiātori. Viņš saka, līdz 500 000 eiro par štuku. Tā te jums jāsaprot, es sažu ekonomiskajā klāsā, ja. Un man te blakus sēž cilvēks, kurš man stāsta par to, ka viņš pārdod radiātorus par 500 000 eiro. Tad man, protams, ir diezgan liels pārsteigums, un es saku, jautāt, ok, tad, cik māksla radiātori vispār? Viņš saka, radiātori no Ķīnas, piemēram, māksla, kad ir 15 eiro par štuku. Un tad es, protams, jautāju, kā jums izdodas pārdot radiātorus par 500 000 eiro? Kāds ķīnieši tos piedāvā par 15 eiro? Un atbilde ir, principā, to, ka vēl viņam tas izdodas. Jāga apgrozījums pēdējā gada bija 80 miljoni eiro gada. Viņi eksportē savus radiātorus uz 41 valsti. Kā viņam tas izdodas? Ja? Un pat ir atbildē sastāvs no sekojušiem sastāvdājiem. Pirmais, tā ir zinātne. Ja? Jāga radiātori ir draudzīgāki vīdei, taupīgāki. Viņi dod garantu uz 30 gadiem, ja, ķīnieši tik uz pusgadu. Otrā atbilde ir dizains, radošais dizains. Ja. Tas šis sienas, tas ir radiātors. Ja. Tas varbūt vairāk izskatās kā kāds mēbelis. Ja. Kā viņam tas izdevās? Šis jāga darbojas tas nebija uzreiz, šis jāga darbojas no 1960. gada, ja es nemaldos. Ja. Un šis rezultāts, šī milzīga pievienota vērtība ir bijusi rezultāts no vairākām inovācijām. Ja. Produkta kvalitātes uzlabojumi. Ja. Tātad tās ir ilustrējums tam, kas ir pievienota vērtība. Ja. To nav jāmeklē kaut kādas pilnīgi augstas tehnoloģijas, kādas produktus. Ja. Pievienota vērtību var radīt visu, ja. Pat radiātorus. Un tad, protams, nākamais jautājums ir ok. Ja mēs runājam par inovācijām, kad ceļu šīs pievienotas vērtības radīšanu, kā mēs varam sekmēt šīs inovācijas. Te es jums iestāstīšu dažus rezultātus no viena pētījuma, kuru mēs esam pabeiguši. Rīgas ekonomikas augstskola un Bicepsa. Tas ir viens no Eiropas Savienības 6. dimensijas projektiem, tas saucamas RICAF2. Tas, ka vienmēr ir ādronīgs. Un mūsu ieguldījums, tas Bicepsa ieguldījums ir balstīts uz jaunu datu bāzi, kuru mēs saucam par SIBIL. Tas ir the Survey of Innovative Businesses in Latvijā no akronīmas no angļu valodas. Un tas SIBIL ietveros tika apsikoti, tas ir diezgan liels apsikojums, mēs darījām pēc 3 gadu laiku, un tas tika apsikot vairāk nekā 1200 mazu uzņēmumu. Ja. Mēs tam mēģinājām, mūsu mērķis ir bijis noteikti faktorus, kuri visvairāk korelē ar to, vai šie uzņēmēji, vai viņi pieteiksies uz patentiem, vai viņi ievieš jaunas produktu inovācijas, un tā tālāk. Ja. Un man, jāsaka, patiesībā bija diezgan liels tāds pārsteigums, kad es atklāju sevi, ka vēl šis faktors, ka bija tāds visnocīcošāks, ir šo uzņēmēju izglītība. Ja. Tad es arī jūties varbūt kā idiots, ja, ka es tur saizņemā tur kādus gadu vai 2 gadus, ja, un visbeidzot es atklāju to, kas ir varbūt diezgan asamrētums. Ja. Neizglītota cilvēki nevar rādīt vērtību, vai ne? Tas ir diezgan asamrētums. Tad es jums došu dažus piemērus, kā skaidrus, ja, tas rezultāti no tādām vairākām regresijām. To, ka, piemēram, ja šim uzņēmējiem ir maģistra grāfa, tad tas palielinās inovācijas, produktu inovācijas varbūt ar 11%. Ja. Salīdzinot ar uzņēmēju, kuram ir vidē profesionāla izglītība un kontrolē citus faktorus. Ja. Ja mēs runājam par pieteikšanās par doktora grādu, tas tu palielinās par 80%. Ja mēs runājam par pieteikšanās patentiem, tad maģistra grāds tos palielinā varbūt par 9%. Tas ir milzīgs skaitlis. Tikai 6% no visiem uzņēmumiem mūsu datu bāze ir pieteikušies patentiem. Ja. Doktora grāds palielināšu varbūt par 18% punktiem. Ja. Tad varbūt es jau dzirdu cilvēki saka, ka izglītība tad nav problēma. Tad mums taču Latvijā, ja mēs tad skatāmies uz tādu radītāju, kā studentu skaits uz vienu iedzīvotāju, mēs esam līderi pasaulē. Ja. Ja es nemaldos, mēs esam pasaules 10. par šo radītāju. Ja.
Bet ir viens bet. Skatoties dziļāk, uz šiem uzņēmējiem. Šis datubāzes uzņēmējiem vidējais vecums ir 47 gadi. Tas ir tāds. Tas arī nozīmē to, ka lielākā daļa, 82%, ja mēs runājam par izglītību, lielākā daļa no šiem uzņēmējiem bija izglītota PSRS laikā. Ja mēs fokusējamies tikai uz šiem uzņēmējiem, kuri bija izglītoti, es runāju par augstāku izglītību, pēc PSRS laikiem, uz jauniem, tie, kuri ir jaunieki par apmēram 36 gadiem, un mēs sākam atkal analizēt, vai šis izglītība ir efekts. Tāds izrādās kā neīpaši. Tātad maģistra grāds vairs nepalielinās šis produktu inovācijas varbūtību. Es neko nevaru pateikt par doktora grādu, jo visi uzņēmēji ar doktora grādiem mūsu datubāzi to saņemuši PSRS laikā. Vienkārši nav. Ir viens, tikai viens. Tātad, tomēr izglītība ir dažāda. Mūsu datubāzi lielākā daļa no cilvēkiem, kuri bija no šiem uzņēmējiem, kuri bija izglītoti PSRS laikā, ir saņemuši izglītību inženierzinātnēs. Bet lielākā daļa no tiem uzņēmējiem, kuri bija izglītoti pēc PSRS laika, to saņemuši biznesu. Un, diemžēl, tas, acīm redzot, nestrādā tik labi, kā cita izglītība. Tātad, ko mēs varam darīt, ja mēs saprotam, ka šis cilvēku kapitāls, acīm redzot, ir atsilga vērts inovācija. Ja cilvēku kapitāls veicina inovācijas, inovācijas nozīmē, ka produktam mēs pievienojam lielāku vērtību. Ja mēs pievienojam lielāku vērtību, tas arī nozīmē, ka mums ir augstāka labklājība. Tad mēs varam maksāt augstākas algas. Tad jautājums ir, kā mēs varam stimulēt inovācijas cilvēku kapitālu? Un mums jāatcerās, ka mēs nedzīvojam Padomju Savienībā, mēs nevaram vienkārši, pateikt cilvēkam, tev jāmācās tur un tev jāmācās tur. Mēs dzīvojam sabiedrību, kur cilvēki ir brīvi pieņemt savus lēmumus par to, ko viņi darīs. Tad ir daži viedokļi par to. Ir cilvēki, kuri saka, ka mums jāsubsidē augstāka izglītība. Šis noteiktās specialitātes, tādas pašas inženierzinātnes, dabas zinātnes, fizika, ķīmija un tā tālāk. Un ko būs tālāk? Pieņemsim, ka šī izglītība tiks subsidēta, mēs piedāvāsim budžeta vietas, vairākas budžeta vietas, subsīdijas, stipendijas un tā tālāk. Varbūt vairāk jaunieši pabeigs saņem šī izglītību, pieņemsim fizika. Tad viņš saņem savu bakalaura vai maģistra grādu vai pat doktora grādu. Un kas tālāk? Kādas viņam būs iespējas darba tirgu? Viņš strādās universitāti par algu, kura būs varbūt mazāka nekā kāds celtnieks, varbūt nē. Vai viņam būs kādas darba vietas privātajā sektorā? Es arī šaubos. To, kas notiks, ir to, kas bija noticis 90. gadus. Šis cilvēks brauks prom uz Vāciju, Franciju, Ameriku, kādu citu valstu. Rezultātā mēs vienkārši subsidēsim attīstītu valstu darba tirgu. Viss. Daži citi cilvēki saka, ka varbūt mums jāiet no citas puses. Mums jānoteic kaut kādas prioritāras nozares, un mums jāveido kādu valsts politiku, kura atbalstīs šīs prioritātes nozares. Varbūt tas kā labi, bet ir vēl viena diezgan liela problēma. Kā šis valsts aparāts zinas, kuras nozares ir prioritātes? Mums ir bijusi Padomju Savienība, un tas bija tieši to, ko darīja Padomju Savienība. Tas noteica, ka tas prioritāras nozares, investēja šajās nozares un tos attīstīja. Un mēs visi redzējām, kas bija noticis ar šiem prioritāru nozaram, ka tie bija atklāti konkurence. Krievija, piemēram, joprojām ir šis Avtovāz, kurš ražo šis padomju automašīnas. Viņiem, jebkurš bijis Krievijā, var pateikt, ka tur tāda automašīna ir daudz. Latvijā tāda vispār nav. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir brīvu konkurences apstākļi. Viņi joprojām nevar konkurēt un nevar izdzīvot. Tātad, un es pat nerunāju par to, ka tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Jūs vienkārši nevarat piešķirt tieši valsts atbalstu kādam nozaram. Tātad, šī pieeja arī ir diezgan stipri apšaubāma.
Tātad mēģināsim formulēt šīs problēmas būtību. Ja? Ļoti svarīgs cilvēku kapitāls. Cilvēku kapitāls veicina inovācijas. Inovācijas veicina pievienotas vērtības radīšanu. Ja? Kā mēs varam motivēt cilvēkus investēt vairāk cilvēku kapitālu? Jo no vienas puses jaunieši nav interesēti investēt, jo viņi neredz atdevi darba tirgu. No citas puses uzņēmēji un potenciāli ārzemju investori, viņi nevēlas investēt kaut kādas augstas tehnoloģijas, jo viņi neredz cilvēku kapitālu. Varbūt vēlreiz, es domāju, ka jums visiem mākas ir kreditkartes. Ja? Tas ir kaut kāds pilnīgi acīm redzams, jā, ir un ne. Bet padomājiet par to, tas ir viens no tāds business case, ar kuru māca biznesa skolas. Ja? Par to, par šī pirmo cilvēku, kurš ir mēģinājis ieviest kreditkartes. Ja? Kāda bija viņam problēma? Viņš to mēģinātu pārdot veikliem, bet kā viņš var pārdot kreditkartes ideju veikliem, ja nav pietiekami daudz cilvēku, kuri varētu, teiksim, nopirkt ar kreditkarti. Viņš to vēlētos pārdot patērētājiem, bet kā viņš to var pārdot patērētājiem, ja nav pietiekami daudz veikalu, kuras var norunāties ar kreditkarti. Ja? Ir izveidojis tāds amburtais loks. Tāpat kā ar šiem investīcijiem izglītībā. Ja? Un, protams, ka tas teiksim, leadership, ja? Lai kaut kāda veida izplēstu šajā par to. Ja mēs runājam par, teiksim, tādas lielam attīstības problēmu, tad cilvēki bieži, teiksim, ņem tādus piemērus no tādām valstīm kā Dienvidāzija, Ķīna, Japāna, ja, un tā tālāk. Bet mēs bieži aizmirstam par vēl vienu valsti, kura arī ne visu laiku bija attīstīta valsts. Un tas ir Amerikas Savienotas valstis. Mums jāatceras to, ka Amerikas Savienotas valstis 19. gadu beigās tomēr lielā mērā bija zemnieku nācija, ja? Kurā lielā mērā eksportē lauksaimniecisku produkciju uz tā veci pasauli un importē rūpniecisku produkciju no, teiksim, Lielbritānijas. Ja? Mēs arī zinām, ka kaut kādā 90. gadsimta sākuma Amerikā šis mēžamīga kapitalisma rezultāti parādījās daži cilvēki, kuru rokās bija koncentrētas milzīgas bagatības. Ja? Tādi vārdi, kā šis Rockefeller, Carnegie un vairāk citi. Un tad, ko šie cilvēki darīja ar naudu, vēl, varbūt diezgan pārsteidzoši, bet viņi tos investēja zinē. Ja? Mēs zinām, ka 1991. un 2. gada bija dibināti šīs Rockefeller un Carnegie fondi, ja, kuri tērē milzīgus līdzekļus lietišķiem pētījumiem nozarē. Tādas nozares, kura Amerika bija visvairāk atpalikuši. Tad bija tajos laikas, tad bija medicīna, astronomija, geofizika, botānika un tā tālāk. Citi miljonāri seka viņu piemēru, kad 30. gadu beigas bija dibināti jau kādi 70 privātie fondi, kuri tērē ar kādiem 40 miljoniem gada pētnieciskiem grantiem. Lai arī šī tūkums kādu salīdzinājumu, ja, tad tagad varbūt šīs 40 miljoni tas nešķiet kāda liela summa, ja. Bet tajā laikā tikai 6 Amerikas universitāti bija šis pētnieciskais budžets pārsniedza 2 miljonus. Mēs te runājam par summam, kura principā pat dažas reizes pārsniedza Amerikas federālās valdības izdevumus pētniecību. Ja. Mēs zinām, kas noticis pēc tam. Jau pēc Otrā pasaules kara Amerika parādījās kā viena no pasaules superpowers. Ja. Un es domāju, ka šiem notikumiem nospēlē ļoti diezgan lielu lomu šīs Amerikas atpalicības pārvarēšana. Tad, ja mēs runājam par Latviju šī 21. gadsimta sākumā, par to, ko mēs darīsim, kā mēs izplasīsim šī apburta loku, par šiem cilvēku kapitāla acīmredzamu trūkumu. Ja. Mums ir nepieciešami kādi izmēramīgi soli, lai radītu šī kritisku masu. Kritisku masu es runāju par cilvēkiem ar attiecīgu cilvēku kapitālu. Tas ir mans piedāvājums. Mans piedāvājums ir liela mēroga industriālo pētījumu programma. Ja.
Mēs runājam, teiksim, par uzņēmējiem, un uzņēmēji parasti prasa, kā, vai nu dodiet mums kādu naudu, kad es subsīdies, vai dodiet mums, kad es nodokļu atlaidies. Mums jāsaka, nē, mēs nevaram jums iedot nodokļu maksātāju naudu, mēs arī nevaram jums dot kādus atvieglojumus, bet mēs varam jums palīdzēt rādīt pievienot vērtību. Tas ir, kā tas varētu būt iedomājums, tas būtu tāda liela programma, kurā ietveros pārstāvji no vienas puses akademiķiem un no otras puses no Latvijas nozares pārstāvjiem piešķirs grantus pielietojumiem pētījumiem, kuru mērķis būtu palielināt vai nu veicināt pievienotas vērtības palielināšanu un arī pārvarēt šīs valsts, es teiktu, ka milzīgu atpalicību zinātnēs. Bet programmai būs divi galveni efekti. Tāds pirmais efekts, mēs finansēsim pētījumus, tas ir tā saucamais research and development, pētniecība un attīstība, kuri palīdzēs Latvijas uzņēmumiem rādīt šī pievienotu vērtību. Jā, un te jums, es domāju, ka jādomā par tādu uzņēmumu, kā jāga, palīdzēt mūsu uzņēmumiem pievienot vērtību tādā veidā, lai viņi varētu pārdot savu produkciju par cenu, kura vairāk kārt pārsniegs to cenu, ko pieprasa konkurenti tīmes, piemēram. Otrais efekts būs, ja mums būs tāda programma, tad tas, principā, tirgus ekonomikas apstākļos, tas sūta spēcīgu signālu tiem jauniešiem, kuri, teiksim, pēc skolas pabeigšanas, domā par to, kuras profesijas viņiem jābūt. Jā. Tad tas veicinās, teiksim, šis cilvēku kapitāls radīšanu. Tad ideja ir pavisam vienkārši. Tad summējums, daži brīdinājumi. Jā. Es te nerunāju par kādu kārtoju programmu, kurā iekšā būs kādi 200 vai 100 prioritātes, jā, kā mēs atbalstam visu. Jā. Tas, mēs runājam par dažu prioritātiem, un šī, teiksim, konceptuāla ideja ir viena no, teiksim, šīm prioritātēm. Viena no šīs programmas stūrakmeņiem. Man jūs jābrīdinā, ka tā ir ilgtermiņa vīzija. Jā. Nav jāgaida no tā, kad es tūlītējs rezultātus. Jūs vēlaties tūlītējs rezultātus, paņemiet vēl kādu šitu kredītu. Jā. Tad jums būs tūlītējs rezultāts. Vispirms labs, pēc tam ļoti slikts. Bet, tomēr, kas jau runa, mēs atstājam saviem bērniem uz dotu brīdi šim milzīgu kredītu. Jā. Īpaši neko labu. Varbūt mums tomēr vajag viņiem atstāt kaut ko labu, nekā šis kredīts. Tas arī prasa nozīmīgu nodokļu maksātāju naudu. Es nerunāju valsts naudu. Valsts tas ir kaut kas, varbūt neviši sapratāms. Ir nodokļu maksātāji. Viņa maksā nodokļus, un šī nauda maksā nodokļu maksātāji. Un es runāju par diezgan lielu programmu. Es nevaru jums noteikt kādus praktiskus skaidrus, bet ir skaidrs, ka mēs runājam par kādiem 100 miljonu vērtu pētniecības programmu. Un tas arī ir tikai tāds, teiksim, ieskicējums. Jā, risinājuma ieskicējums. Ja šim risinājumam ir pietiekams atbalsts un jūsu interesi, tad, protams, tā ir jāiegulda vēl vairāk laika, un esmu gatavs ieguldīt šī laika. Tad paldies par jūsu uzmanību. Jā.